Es neesmu mehāniķis, neesmu autoservisa darbinieks, bet laiku pa laikam gribās kaut ko pašam pakritīt ar to autiņu. Un vot kā man gāja ar manu Fiat Ducato. Vajag noņemt nost karteru vāku, nomainīt blīvi, un šupa galam arī vajag nomainīt redzentiņus, jā, lai netekt gar turien eļļi nesūcās ārā. Nu, ar to arī šodien nodarbosimies. Ideāli! Kartera vāks kur ir, tūlītās mazgāsim, un lai pavisam viss forši būtu, noņēmu nost arī iesūcēju klausuli, ja, to es arī tūlītās izmazgāšu, un tad būs vispār viss pa pirmo. Šitas viss atgādina bērnību. Tad, kad vajadzēja mopādiem visu kaut ko tīrīt un mazgāt visu kaut kādas karburators un visu pārējo ar benzīnu. Viss ir nomazgāts, viss ir tīrs un smuks. Bet šis ir pats galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār visu šo te sākām. Šī ir blīvīte, kura uzliekās virsū šeit trubiņai, caur kuru ieiet iekšā mērkociņš. Jā? Lūk, un viņa ir cieta, viņa ir izdilusi, un visas trakākais ir tas, kad viņa ir saplīsusi. Nu, ot nevar iedomāties, kuram tas var likties interesants, bet ja ir tādi, tad redz, kā tas viss izskatās no apakšas. Rekur. Es te skraidu apkārt ar to kameru pārnēsājos, iedomājos, ka tas īstenībā nevienam nafik nav vajadzīgs. Bet nu labi. Reku, man ir jaunā blīve, tūlīt piemērīsim. Tā, uz šito pusi, tagad vēl nesaplēst viņu. Ot šitā. Jā. Klausies, nu pa pirmo. Nopirku jaunu. Pilns, pilnīgi pilns. Nekas nenāk ārā. Tā kā blīvu šodien neuzliksim. Ko darīt? Zato, rekur pa to laiku, kamēr es te stādāju, mīļā sieviņa sataisījusi reiz. Tā kā labu apetīti. Turpinājums nelielai apkopēji. Vienot sakot, nopirkt pie reizes arī jaunu gaisa filtru, ātrumkārbā jaunu eļļu, jaunu hermētiķi. Nu, es ļoti ceru, ka šoreiz šitais nepievils. Sāksim ar kaut ko darboties. Nomainīsim gaisa filtru, vai ne? Vecais. Jaunais. Ko? Ņurkojam apakšā zem mašīnas, ņemsim nost karteru vāku, kur es tur uz 2 skrūvēm biju pielicis klāt un liksim virsū blīvi. Es pat nevarēju iedomāties, ka tāda lieta izraisīs tik lielu diskusiju par to, kad vai vajag vai nevajag hermētiķi. Nu, burtiski 3 minūtes pagaidīšu un pēc tam centīšos iedžiglēt viņu vietā. Nu ko, godīgi, bišķiņ nočakarējies esmu, bet visā visumā viss ir kārtībā. Nomainīja ātrumkārbā eļļu. It kā pēc grāmatas un pēc visiem manuāļiem viņi skaitās kā lifetime oil, jā, kad nu viņi nav jāmaina. Bet nu veči, es nezinu. Šitādā krāsā viņi ir pārvērtusies. Liesim jaunu eļļu iekšā motorā, bet es nezinu, vai es šķilšu motoru vēl klāt, tāpēc, ka nav atnākusi gumijas blīvīte, kas ir domāta priekš šupa. Jā. Tad, kad atnāks viņa, tad piedarbināsim un viss būs labi.